Čau visiem! Šodien kopā ar jums Aleksējs, kopā ar jums Z-Pārts. Un šodien darba mums lūk šis te vāģis BMW F30 17. gads. Šī mašina ir aprīkota ar 8 pakāpju ZF atrumkārbu. Noskrējiens mašina ir 170 000 un tas nozīmē, ka pienāca brīdis mainīt eļu. Brauksim pie mums pacēlāja, bet pāris vārdi arī par, teiksim, atrumkārbu vai mašīnu kā tādu. Šeit es pieliku print screen. Un var redzēt, ka nav nekādas kļūdas. Šī datora diagnostika parādīja, ka viss ir teicami, viss ir zaļa krāsa, nav nekādu kļūdu nevienā no blokiem. Tāpēc braucam iekšā, mainām eļu, izmantojam LiveGuard 8 specifikāciju, kā arī izmantojam oriģinālu eļas karteri jeb filtru. Davai, aiziet! Tavs vērs uz pacēlāja. Pasties, viss ir teicama stāvoklī, mēs runājam par visām aizsargpannām. Viss ļoti labi turās, viss skrūvītis, viss ir sava vieta. Šeit mēs jau arī varam redzēt eļas karteri, eļas pannu ar oriģinālu BMW uzlīmi, un tas liek domāt, ka visticamāk eļa nekad netika mainīta. Tas, ka tas ir ZF filtrs, tā ir skaidra bilde, tur mēs redzam visus tur ZF numurus, ZF 2 burti. Tā ir skaidra lieta, bet visticamāk, ka eļa netika mainīta. Davai tad atbrīvosim mūsu šeit telpu priekš darbības un mainīsim eļu. Sāksim ar tādu ļoti primitīvu eļas līmeņa pārbaudi. Eļai točni vajadzēs tecēt, tāpēc, ka mašīna nav iedarbināta. Mašīna nedarbojas, līdz ar to sūknis nedarbojas. Es domāju par atrumkārbas sūkni. Līdz ar to eļa netiks aizrautā un iztecēs. Ja neiztecēs, tad tas nozīmē, ka tev nebija... Ir ideāli. Ideāli. Jā, eļa ir netīra. Neteiksim, ka drastiski netīra. Kaut kā pat arī var redzēt, ka spīd cauri. Tur, kur veido lielāko strūklu, piemēram, ka šeit, kur iztek, var redzēt, ka nav tik viss rožaini un tik forši. Bet varbūt arī pat eļa tika mainīta. Un līdz ar to tā uzlīme ir daļa no oriģinālā it kā BMW pirkta filtra. Un tagad jau notecināsim atlikušo eļas daudzumu. Paskrūvēt. Kā es arī pirmīt minēju, lielāka strūkla, uzreiz arī eļa neizskatās vairs tik forša, kā gribētos. Un tālāk mums arī vēl būs rozīte. Uz visam pusēm vienmērīgi. Pasmuko. Pēdējie pilieni, un šis ir mūsu tas daudzums, ko mēs noteicinājām. Labi, kaut kas arī paliks paša eļas panna lejā, bet stipri vairāk nebūs, tāpēc ap kādiem 4 litriem arī viss grozās. Un tad nākamais. Pēdējais skrūves. Un vēl viena. Izjāņaks. Tagad visi ir norauti. Visi jāskrūvēti. Un norausim pašu pannu. Laikam nedaudz pielipusi dēļ blīves, kas pa perimetru. Notecinām arī vēl kaut kādu nelielu eļas daudzumu. Tā, nesīsim eļas karteri uz mums operācijas galda, tur pastīsimies, vai ir skaidrs un vai ir perlamutrs. Kas attiecas uz šo nogulsni ir, bet nav tik liels, kā mēdz būt. Vari pamēģināt vēl šeit no šīs puses. Redzi? Kad pieskārās ar rokām, ar cimdiem, ir izskatās savādāk. Bet jebkura gadījumā virsmu mēs tīrīsim un arī ar brake cleaneru mēģināsim iztīrīt, cik daudz vien ir iespējams. Noliksim šo filtru vertikāli un arī varam arī pat nolikt mūsu tajā sprauga. Bet tur stāv. Mēs pa to laiku tūlīt ieslēgšu arī zipspuldzi. Redzi, tas ir
neliels nogulsnis, kas diemžēl raksturīgs 8 HP, tāpēc nav pamat krīst izmisumā, bet, nu, ir, vai tas ir no buksam, vai tas no alumīnija daļām, tāds kā kaparā. Jā, un arī iekšā vizuļo un streipuļo, šeit redzi, kur ir uzraksts vai kaut kāds marķējums un viss pilns ar, kas attiecas uz pašu magnetiem, pat ir normāla stāvokli, kaut kāds nogulsnis ir, bet tas ir dabiski, tā ir normāla lieta. Kā es arī biju pirmīt runājis vai minējis, notīrīsim virsmu. Redzi, šeit ir ļoti tas minimāls nogulsnis, kaut kur ir netīrs, kaut kur ir alumīnijas korodē, kā tu pareizi pateikt. Nemācēšu pateikt, jo primāri esmu tomēr tehnisks cilvēks, nevis runājam par valodām. Vēl, kā es arī minēju par to brake cleaner, varam parādīt tev, kā mainās visa tā kopaina. Redzi, iet pilnībā nost, tas nogulsnis, tāds ir visur, visa ātrumkārba, kas attiecas uz to HIS, Hydraulic Impulse Storage, jeb tas akumulātors. Gan arī pats hidrobloks, ja mēs tur skalotu tur, kur ir skrūves, pašas, tad tur arī viss tāda netīrs mazgājums. Nu, re, pasties, tavs VCS filtrs ir šeit, kā mēs arī bijām atstājuši, tava VCL, mazāk nekā 5 litri, ar to 5 litri ZF LabGuard 8 pietiks ar uzvīru. Ar šo slirci mēs to aizpildīsim, bet šeit ir servisa iepakojums, bet tas nav nekāds pakaļdarinājums, tas ir ZF, eļas panna, oil pan, un visu versim vaļā. Kā šeit mums tā viss izskatās. Komplekts ar jaunam skrūvēm, jauns ieliešanas korķītis. Tas ir svarīgi un patīkami un labi un feini un forši. Un, ja mēs salīdzinām abus divus, tad filtrējošā daļa, vai vismaz, šeit es ar pirkstiem varu tik daudz, šeit knapi varu aizsniegties, tad viņi pamainīja to filtrējošu daļu elementu izmērus, tīri optometriski, lai vairāk filtrējas. Bet tas pats filtran, tas pats ZF, viss ir forši, viss ir smuki, viss ir uguns. Davai, iesim tad skrūvēt priekšā. Neiesim tā ar kameru, mēs tāpat arī iesim. Tā, es paņemšu vismaz pāris skrūvītes, pārējo tad pielikšu, pakaļ atnākšu vēl. Davai, aiziet. Neatpaliec. Šeit arī pirmi tev rādījumi, ka mēs visu šeit nosusinājam, pats pēdējais piliens ir, neatkarībā no tā, cik daudz tu kratīsi, pēdējais piliens būs biksēs, tur bez variantiem, ja? Mēs tagad šeit smuki līdz raksturīgai skaņai, ir. Tagad mēs vienu šeit. To trapīt. Noslaucēju to eļas pilienu un līdz ar to tagad cimdiņš eļļainis. Nekas. Tā. Jebkura gadījumā pupu mīzus. Un šis puses arī ieliksim vēl vienu. Un tad mums viss turēsies godam. Jauns filtrs pieskrūvēts, tagad viss ļoti labi turās. Gribu pievērst uzmanību priekšējiem kardānam. Pats kā šeit ir nospodrināts. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit tev klāt skārās un arī projām turpina skarties. Kā lai pareizi pasakt? Tas laikam skaņas izolācija, tas nerāda nekādas problēmas, vienkārši, lai tu zinātu un saprastu, ja mazums kādreiz kaut kas tur vēl paies nost, tad skaņa varētu būt arī vēl lielākā, bet, tā nav nekāda problēma. Pasties tavas vecas detaļas, nevienam nevajadzīgas skrūves, redzi, ka oksidējas, it kā liekas alumīnijas nav nevainas, trūstas nav, bet oksidācija ir un
Svarīgi arī ieliešanas kocītis. Tas viss aiziet pa pieskari. Tā, Laivgard 8 eļļa. Izmantojam šlirce, hacet, vacu kvalitāte, vacu ražojums. Tā, ražosim šeit. Un eļļiņa. Ups. Arī spilieni, kā jau vienmēr, kaut kur trāpā, tur, kur nevajadzētu. Opā. Viņš šķībi turēja, tāpēc arī aizgāja šķībi. Bet nekas. Op. Viņš tur papīri. Nosasināsim un aiziet tāpat zem mašīnas. Šeit mums ielaišanās kocītis. Var iezepspildzi. Aha, ieslēgt krāstālčiku. Protams, ar pirmo mums būs, labi, uzmanīgāk vajag. Bišķiņam, laikam pārāk lielu struklu iedavu uzreiz. Pēc arī deva to pretspēku. Bišķiņ. Viss iet, viss darbojas. Nu, lūk, viss. Litrs riekšā. Aizpildīsim ar nākamo. Eļļu mēs iepildījām iekšā. Tagad iekarbulējam tavu mašīnu un sildām. Ieliekam draivā, gaidām, lai tur viss notiek. Jau ir cik tur 27 grādi. Gaidīsim līdz 35. Tā ir tā lieta, kad jau var tam mērīt vai taisīt līmeni. 36 grādi, praktiski ideāla temperatūra. Viss. Taisam tagad līmenī, noteicināsim lieko. 5 litri mums ir iekšā, varbūt bišķiņi vairāk, varbūt bišķiņi ar uzlīju. Varbūt var atspēlēt. Tagad mums tiek ārā, kad beig streipuļot, nu tad jau ir līmenis. Tad gaidām. Kaut kas tek, kaut kas pild. Vēl. Nu, palielam visu. Vajadzīga temperatūra, vairs nav nekādas baigas trupus. Viss mums ir čikinieka. Tagad taisam ciet. Visu pievilksim, visu noslusināsim un taisīsim ciet ar aizsargpannu. Šeit visu pievilkam, šeit viss turās, šeit viss ir pieskrūvēts, ceļi ir nomainīti, līmenis uztaisīts, pats redzēja. Jā, bišķiņ tur tā brake liner vēl ne līdz galam izgaroja, bet nu izgaros. Un par ko es pirmie biju runājis? Redziet, šeit nav uzlīmes. Oriģinālais filtrs, Z filtrs, viss ir čīkinieka, viss pa pirmo, viss labi, bet nu uzlīmes nav, tāpēc, ka mēs to bijām pirkuši nevis no BMW, bet no ZF pataisno. Viss, tagad varam taisīt visu ciet ar aizsargpannam. Fināla kadri no mašīnas apakšas, viss ir pieskrūvēts, viss turās, nekur nekas nekad netek. Es domāju par eļļu, no atrumkārbas un viss. Tagad nolaidīsim mašīnu un brauksim. Nu ko, mums ir testa brauciens pēc paveikta darba. Mūsu 8HP50 eļļu nomainījām, filtru nomainījām. Tagad sāksies, nu neteiksim kā jauna dzīve, bet jebkura gadījumā 107 000 nopaļoti uz nulli. Ja mēs runājam par atrumkārbas eļļas dzīve, nākamie 60 000 viennozīmīgi, mierīgi var nobraukt, varbūt pat arī bišķiņu vairāk. Nu jā, kad 60, varbūt 80 ir šāds intervāls, kuru mēs iesakam piekopt, ņemt vērā un mainīt eļļu. Un braucam, skatīsimies, lai viss mums būs čikiniekā. Viss labi pārslēgtos un viss labi darbotos. Nevainojami. Ļoti labi. Brīnišķīgi. Lai labi braucās.